Tā, nu ko? Jāsāk kārtot koferi. Veseli čup mans, jāsakrauj un braucam uz nākošo viesnīciņu. Varbūt izskatās diezgan stulbi ar koferi iet pa ielu, bet nav baigi tāli jāiet. Mēs jau nav slinki, pastaigāsies bišķi ar koferīti. Tāpat šodien nav skriet, mums tur ātrāk par 3 nelaidīs iekšā. Mums šodien ir daudz laika. Viss palaiž baigi laipni. Kaut arī nav gājēji pārēji, baigi cienījami izturās. Vienīgais, kad savā starpā gan viņi te brauc un pīpina nepārtraukti. Diezgan skaļi braucēji. Tukšs vilciens palika. Mēs vienu pašu braucam. Nākošā pietur mūsējā. Jā. Tad būs pilnīgi tukšs. Pēdējie pasažieri izkāps, izslēdz gājas pēdējais. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي الخور. المحطة القادمة هي الجدة. The final destination of this train is Creek. The next station is Al-Jadaf. Tā mēs izkāpām ārā. Mūsu viesnīca ir kaut kur tur, bet es te redzu tikai jaunbūvs. Tie kāda māja arī pabeigta? Es ceru, ka mūsējā viesnīca būs pabeigta. Cerams, ka mūsu viesnīcā jumts būs. Labi, tad mums te jāiet arī ārā. Ot, interesanti. Mums tālāk ir jādodās ar kājām. Nu, dosimies, lai ārā skatīsimies. Īstenībā pilnīgi nav nekāda vaina, vienīgi var ceļot pa Dubaju ar metro. Nav nekādas burzmas īpašās. Diezgan ātri un lēti visur, kur var pārvietoties. Mēs vēl neesam notērējuši 50 dirhamus metro braukājot 3 dienas. Tā viss. Cerams, celtniekiem kāds āmurs no rokām neizskatīs. Šitien būvē jaunu Dubaju. Kaut kādu mazu maliņu atstāt ir, kur kopferi pastumt. Tā jau nav tik traki. Nu, īstenībā ļoti labi. Reku metro stacija ar to jocīgo gliemežvāks jumtu. Te būvē cits viesnīcas ar nemazāk dīvainām konstrukcijām. Un šitā ir mūsējā. By Hilton. Nu, nav nekāda vaina īstenībā. Te jau mierīga kopera atbrauc. Višķīt pa atzubļiem tikai, ne, bet pa smiltīm. Un viss smogs beigušās. Var teikt, esam ievākušies. Nu, nav slikts rajoniņš, nu. Jaunbūve. Mēs jau pieraduši pie jaunbūvēm. Topošais rajons. Mēs jau pie jaunbūvēm esam mājās pieraduši. Tā kā viss ir ļoti jauki. O, reku policijas mašīna. Nu, diez. Latvijā varētu tādām policijas mašīnām atļauties pabraukāt. Normāls aparāts. Nu, mēs esam ievākušies jaunā numuriņā. Mums iedod cepumiņu, siltu. Un pat tikām ātrāk. Tikām ātrāk, mēs atbraucam 12.
trijos tik iečkošanās, bet mēs esam iekšā. Nu, forši, nu nav nekā vaina. Galvenais, ka ir vēs un balkoniņš mums ir. Skatiņš mums ir. Mums ir skatiņš uz Jaunbūvu. Ne uz metro mēs redzam, redz, kur ir metro. Bet vismaz lieli logi. Nu, te noteikti dienu un naktiņu būvēs, te būs kalšanās un urpšanās un borēšana. Nu, nebūs garlaicīgi vismaz. Skaisti. Tālāk domājam, ko ar šodien darīt. 5 minūtes sapulcs un tad laižamies. Telefonu rūma. Kas tas tā? Te man galvas atgriezos. Tātad. Nu, mūsu plāni tagad ved uz augstāko torni pasaulē. Jā, principā mums ir laiks, vakariņas vēl tālu. Nu, ko mēs ir darīs? Laidīs uz augstāko torni. Mēs tagad ar metro mākam pārvietoties, tā kā nav problēma. Pirmais vagons ir Golf klase. Pārsēdīsimies un līdz torim lielajam. Esam izkāpuši no metro. Tagad dodamies uz 800 metru augstumā. 828 metru augstumā, bet mēs brauksim tikai uz 124. stāvu, jo augstāk ir, nu, baigda. 700 dirham, tas ir diezgan. Pa katram maksā 200 eiro, lai uzbrauktu pilnīgi pašu augšā, tas ir bišķi pat raku. Mēs kaut kur 124. stāvu. Gan jau tiksim. Tas mājas ir tā kā siena. Pilnīgi taisa ēnu lielai pilsētas daļai. Bet droši vien, ka šajos platuma grādos tas pat ir labāk. Vismaz saule necepina ārā acis. Izrādās, lai tiktu uz torni, mums ir jāiet atpakaļ uz tirdzniecības centru. Mums ir višķi jāpamaldās pa tirdzniecības centru laikam atkal pāris stundiņas, lai atrastu, kur var nopirkt biļetes. Es ieteiktu nopirkt pirms tam jau to visu. Jā, biļetēm visur jābūt ir nopirktām mājās jau vai viesnīcā vislabākais. Mašīnītes, te brauc vienkārši nesmuks mašīnas braukā riņķi. Vēl joprojām meklējam, kā tikt šitai gaisa tunelī. Mums tikai jātiek pāri ielai uz to Dubai malu un tad uz Khalifu, bet norādes nekādas, nekur iekšā netiekam. Dosimies atpakaļ meklēt. Jānobrauc lielveikalam lielajam pirmajā stāvā, pazemē un tikai tad var dabūt biļetes. Bet biļešu cenas šajā brīdī ir tik kosmiskas, ka mēs neņemamies braukt augšā, tāpēc mēs staigājam pa lielveikalu. Nu, tik daudz kilometrus. Es nevienā ceļojumā neesmu kājām nogājis. Es nezinu, cik šodien ir soļi nostaigāti, bet jebkurā gadījumā man botēs sāp kājas. Nu, līdzīgi tā kā Slovākijas kalnos, ka kāp. Visu dienu kaut kur jāiet ir. Attālumi ir baigie.
Galvenais, ka tu atbrauc ar metro Khalifa, tad nevis eji laukā, bet eji uz Dubai Mall, kur arī dabūsi biļetes. Bet par tālāko es vēl neko nezinu. Es domāju, ka rītā mēs pirksim, ka būsim šeit uz vietas, jo cena neatšķīrās. Jo tagad internetā arī bija 259, viņš mums arī piedāvāja 259 šī brīdī. Vecāk šajā brīdī 259 dirham, un citos brīžos, kad ir mazāk cilvēki, tad ir 159. Apmēram atšķirības ir pa 100 dirhamiem uz cilvēku. Tā kā loģiski, kad jāpērk biļetes tad, kad viņš ir lētāks, tad, kad ir brīvāks tornis. Un uzbrauc ik pa pusstundai. Nu tā kaut kā. Cīnamies tālāk. Mūsu kilometri turpinās, izkāpām no metro, dodamies skatīties lielo rāmi. Botēs, pilnīgi skriešanas apavos, var sabērst kājas, cik mēs kilometrus nav nostaigājuši. Es domāju, mēs Everestā jau uzkāpuši, jau nokāpuši. Jā, bet trakākais jau ir tas, ka tā ticība, ka tu tiksi tajā gala punktā, ir diezgan zema. Attālumi ir visur. Baigi attālumi, ja taks brauc, tad ir ok droši vien. Bet, nu, ar takšiem mēs esam dusmīgi uz takšiem. Viņi mums vienu dienu piečakarēja. Tā normāli, tāpēc mēs arī vairs ar viņiem nedraudzējamies. Nu, mēs tāpēc fiskultūru vairāk piekopjam. Nu, izskatās ir iespaidīgs. Mēs ar lidmašīnu, ka laidās lejā, jau pa gabalu varēja redzēt tos vārtus. Maksāt. Tā tad ir rinda 60 minūtes, 52 dirham no viena cilvēka. Neiet. Neiet? Un mums neiet karta. Skaisti. Vau, nu izmērs ir iespaidīgs. Kaut ko tādu izdomāt uzbūvēt. Te jābūt ir trakam, šeikam. Jums nešilērējās, tiešām mirgo gaismiņu brīdā. Stikliņi ir iekšā ieslīpā. Un tā mēs tikām iekšā, nebija stundu jāgaida, bija kāds 15 minūtes tikai. Tu nezini, cik bija. Mēs vēl nezinām, kur mums vēl būs jāgaida kaut kas. Arī vēl noteikti būs lifts jāgaida. Pareizi. Dubai kādreiz. Šī vecā pilsēta un otrā pusē jaunā pilsēta. Jaunā Dubai. Loks starp jauno Dubai un veco Dubai. 150 metru augstumā mēs esam. Nežāvājamies, jums ļoti interesē šitas apskats objekts, viņš jums ļoti patīk.
neko nesaku. Nu, ir grandiozi iespaidīgi būvi, no augšas arī foršs skats. Cēna arī nav baigi dārgā. 50 dirham vienam cilvēkam ieeja, nu dalīts uz 4 tikai eiro. Bet laikam mēs esam pārguruši un mums jau prasās Vakariņas. Prasās jau aizst uz viesnīci. Tagad tikai vēl pāris kilometri jātiek apakaļ līdz metro, pēc tam vēl viesnīca. Nu, diezgan taisni nolaiduši, jāsaka. Jā, beigās bija forši filmiņi par to, kāda būs nākotne. Nu, tas liek aizdomāties, jā, uz kurien mēs ejam. Šeik Senč brauc ar kamieļiem, tagad brauc ar Ferrari. Un mazbērni, man liekas, brauks atkal ar kamieļiem. Mēs esam palaiduši kāds 2 metro garām, jo viņi ir piebāzti līdz malām. Mēs nevarēja tur iespraukties. Vienkārši tik pilni, Tagad es saprotu, kāpēc ir vajadzīgi sieviešu vagoni un kāpēc ir vajadzīgi zelta klase. Un vienkārši tāpēc sievieti jau iekāpjot šitādā vagonā var izkāpt ārā. Grūti palika. Tā, nu kāda tā situācija frontē? Meitenes sabalsts tagad silts mucā. Vai pieniņās? Nē, šis galīgi nav labi. Es nezinu, ko dara. Nu jā, šitā piebāzts metro, tas bija kaut kas. Tas bija nākamais līmenis. Nu pat gāja raibi. Izkāpām no metro, iegājām veikalā, nopirkām čipsīšas. Un es kasē uzprasīju, vai nevar alkoholu dabūt. Viņš 3 reizes pārprasīja, ko? Alkoholu? Es teicu, nu jā. Un tad sākās konspirācija. Samainījāmies telefonu numuriem, viņš mums piegādās. Var sakot, būs mums, bet rītā šodien nevar. Nu, interesanti. Es domāju, ka tie veikali te ir uz katra stūra. Izrādās, ka nē, ka te kaut kur jābrauc pakaļ. Un es nesaprotu, kāds viņam no tā labums. Cik tam? Viņš paprasīja 15 dirhams pa vienu to buņģiņu. Tas ir apmēram cik? Nu, tas ir piečuks, nu normāli. Nu, normāli. 4 eiro. Nu, var sakot, viņš kādu piečuku noteikti pats nopelnīs. Nu, ļoti labs pārdevējs. Vispār cilvēki ļoti atsaucīgi šitien ir tiešām. Visās malās, kur mēs ejam, ja kaut ko mēs prasam, ļoti atsaucīgi nāk pretī un palīdz nokārtot lietas līdz galam. Viņš mums lika, šeit iziet ārā, es pie jums iziešu, iznāk ārā un tad stāst, kā mēs tagad varam dabūt ālu. Jā, un mēs saka, mums nav skaidra nauda. Viņš saka, wow! Sāk kaut sašuts, ka nav skaidra nauda, kā karta tikai. Nu, var sakot, interesanti. Zeme paliek arī interesantāk. Tā, esam tagad jaunā viesnīcā. Mūsu vakariņas salasījām. Ēdīsim. Es prasīju, vai ir kaut kas spicy. Viņš tagad teica, ka nekas neesot šeit spicy. Nu, tad baudīsim. Nu, tad priekā. Pineapple juice.